Man tev ir jautājums. Vai ar vienu laiku, komentu vai nošērotu postu tu vari mainīt pasauli? Es ticu, ka lielākā daļa teiks nē, bet man patīk nedaudz pastrīdēties. Protams, ja es viena ieliekošu kādu postu, nošērošu kādu rakstu vai video, tas varbūt nemainīs visu pasauli. Tas var mainīt kāda viena cilvēka pasauli. Bet ja mēs aizvien vairāk un vairāk cilvēki dalīsimies ar vērtīgu informāciju, ar pārbaudītiem avotiem, mēs varam ietekmēt daudzas lietas. Nereti es dzirdu, ka interneta pasauli un visu digitālo mēs kaut kā mēģinam nolikt citā plauktiņā. Tā nav reālā dzīve, tā nav reālā ikdiena, tas ir kaut kas cits, kaut kas samākslots un kaut kas neierasts varbūt pat. Bet mūsdienās digitālā pasaule ir tā pati pasaule, tikai nedaudz citādākā platformā. Tur notiek tā pati dzīve, kas tepat ārā aiz durvīm, aiz loga, un arī kur es došos savās ikdienas gaitās. Bet ar ko tad ir atšķirīga digitālā pasaule no reālās pasaules? Un kāpēc digitālā pasaule un digitālā platforma ir tik ļoti svarīga, lai mēs paustu savu viedokli? Bez naida, bez meliem un arī bez kaut kādas vienkārši viltus informācijas. Tas ir ātrākais veids, kā dalīties savās domās, pārdomās, un arī ātrākais veids, kā uzzināt kaut ko jaunu. Kā nodot informāciju citiem, kā uzzināt jaunākās aktualitātes, un kā arī varbūt pastāstīt kaut ko, kas sakrājies uz sirds. Bet kur tad ir robeža tajā, ka mēs tiešām dalāmies ar patiesu informāciju, vai arī mēs noskatāmies vienu TikToku, vienu rīlu un automātiski viņu nošērojam? Mans ieteikums un mana pārbaudīta arī savā ziņā metode ir pajautāt sev 4 jautājumus, pirms es dalos ar kādu saturu internetā. 1, vai tā ir patiesa informācija? Un ko nozīmē patiesa informācija? Es pārbaudu vēl vismaz 2 vai 3 kanālos, vai šī informācija sakrīt. Paskatos, vai raksta publikācijas autors ir zināms cilvēks, vai vismaz tā ir reāla personība, nevis kāds viltus profils. 2, vai komentārs, ko es pie šī raksta pierakstīšu, vai arī padalīšos tālāk, palīdzēs šai tēmai. Un ko es ar to domāju? Vai mans komentārs uzjundīs tikai asākas emocijas, vai tiešām palīdzēs lasītājiem uzzināt kaut ko vairāk? Vai arī tas, ja es dalīšos ar šo saturu tālāk, būs vienkārši kārtējais trends, jo visi tā dara, vai tiešām cilvēki, kas man seko, uzzinās kaut ko jaunu, iespējams mainīs savas domas par kaut kādu tēmu, un vai tas būs noderīgi sabiedrībai. 3. ir, vai es tāpat runātu un darītu arī klātienē. Un ko es ar to domāju? Mēs esam ļoti drosmīgi internetā un vēl drosmīgāk arī personīgās sarakstēs. Bet kāda ir reālā dzīve? Vai mēs tiešām, esot sabiedrībā, skatoties uz cilvēku, varētu pateikt to pašu? Vai mēs varētu dalīties tādu pašu informāciju, ar ko mēs dalāmies arī internetā? Vai mums nebūtu kauns nošērot šo video? Vai mums nebūtu kauns pateikt šo komentāru? Arī reālajā dzīvē, kad mūsu priekšā cilvēks stāvētu nevis aiz ekrāna, bet mūsu acu kontakts būtu klātienē. Un 4. Vai pēc kāda laika, kad es ieraudzīšu šo savu komentāru vai nošēroto video vai publicēto rakstu, es par to nekaunēšos. Un es nerunāju par to, ka domas var mainīties gadu laikā, jo mēs visu laiku augam un attīstamies, un mūsu viedoklis mainās, un tas ir ļoti labi, ka tas mainās. Ja mēs daudz vairāk uzzinām, bet mums vienkārši nav kauns par to, ko mēs esam darījuši un teikuši. Ja izējot šiem 4 punktiem cauri, tu zini, ka jā, mēs to varam darīt, es tā kā esmu pārliecināts, tad aiziet, dalies savu komentāru, dalies ar savu publikāciju un stāsti un runā internetā to, kas sakrājies uz sirds. Protams, realitātē nebūs tā, ka es apsēdīšos un tagad tieši visiem saviem 4 punktiem cauri. Tas ir diezgan sarežģīts, jo mēs internetā rīkojamies ļoti instinktīvi. Mums kaut kas iepatīkas, kaut kas rezonē, kaut kas liekas aizraujošs, mums tas pirksts līdz tam like, share vai arī komentāram ļoti ātri aizslīd. Mēs to ļoti ātri varam izdarīt. Un tajā mirklī, kad tās emocijas ir sakāpušas, mēs nedomājam par tiem 4 punktiem, ko varbūt Marija tur kaut kādā video teica. Ļoti iespējams. Es saku, ka tas jau ir kā ieradums, ka laika gaitā pirms tu nošēro, tu padomā, ko es ar šo share pogas nospiešanu panāku. Ļoti bieži mēs pat vairāk patērējam komentāru sadaļu un lasam, ko tad diskutē cilvēki pie kādas publikācijas, nekā tiešām lasam pašu publikāciju. Un man nedaudz gribas parunāt par to, kā mēs varam interneta platformu izmantot pozitīvā veidā. Jo mēs vienmēr veicam izvēli. Kaut kas notiek,
mums ir divi ceļi. Vai mēs par to sūdzamies, un sūdzamies ar draugiem, ar kolēģiem, ar skolotājiem, un sūdzamies internetā, vai arī mēs kaut ko daram. Viens klasisks piemērs ņemšu no skolas dzīves. Pie skolas, pieņemsim, nav velo novietne, nav kur šos velosipēdus atstāt, ne skolēniem, ne skolotājiem. Un kas ir pirmais instinkts, ko mēs darām? Mēs papukstam savā starpā, mēs parunājam draugiem, mēs kaut kur sarakstamies WhatsAppā par to. Pačīkstam varbūt kādam skolotājam, vecākam. Nu, vēl, ja ļoti tāds jāstras garastāvoklis, mēs arī uztaisam kādu bildi, ka nav kur nolikt šos velosipēdus, ieliekam internetā un vainojam visus iespējamos cilvēkus pa labi un pa kreisi. Un šis ir tas veids, kā mēs negatīvi izmantojam šo platformu, kuru mēs varētu izmantot daudz jaudīgāk. Šis pats piemērs mums nav velosipēdu novietne, mums nav kur atstāt velosipēdus, mums ir visslikti.lv, mums ir internets, un to pašu bildi, kur mēs varētu ielikt ar šo neeksistējošo velo novietni un pateikt, ka Dievs, cik viss ir slikti, mēs varam ielikt un veicināt diskusiju. Veicināt diskusiju, kā mēs to varam mainīt. Interneta platforma ir lielisks veids, kā ļoti ātri aptaujāt pēc iespējas vairāk cilvēkus. Piemēram, skolēnus, skolotājus, vecākus, visus, kas saistīti ar skolu. Internets arī ir lieliska platforma, kur veidot kampaņu vai akciju, kur mēs paceļam šo tēmu un sākam domāt, kā mēs šo velo novietni varam izveidot. Mēs internetā varam daudz ātrāk sasniegt lēmumu pieņēmējus un aktualizēt jebkuru tēmu, kas ir svarīga. Tīri fiziski un arī laika nogriežņa ziņā, izmantojot sociālos tīklus, un šīs dažādās platformas, mēs daudz ātrāk varam atrisināt daudzas lietas, nekā ja mums fiziski būtu jāraksta iesniegumi, jādodas pie lēmumu pieņēmējiem, jāveic pārunas, vienreiz, otrais, trešreiz un tā tālāk, līdz mēs tiekam līdz tam fināla gala variantam, ka mums iespējams šī velo novietne pie skolas tiek arī novietota. Tas nenozīmē, ja mēs ieliksim vienu publikāciju un draudzīgi par to padiskutēsim internetā, mums nevajadzēs slēgt dažādas vienošanās un veikt būvdarbus, lai mēs tiktu pie šīs velo novietnes, bet tas var pātrināt procesus. Bet tā ir mūsu izvēle, ko mēs darām. Vai mēs sociālos tīklus izmantojam kā platformu, kurā pasūdzēties par to, ka viss ir slikti, vai mēs tos pašus sociālos tīklus un dažādas interneta platformas izmantojam, lai mainītu to. Strādājot ar jauniešiem ikdienā, es saskaros ar vienu lietu. Mēs sociālos tīklus patērējam vairāk izklaidēji. Mēs scrollējam TikToku, scrollējam rīlus un šortus, un mēs patērējam tādu smieklīgo saturu, dažreiz arī noderīgo saturu, protams. Mēs meklējam tur informāciju, bet mēs vairāk tieši patērējam to saturu, bet neradam. Un tad, kad es runāju ar jauniešiem, jautāju, kāpēc jūs neradat saturu, vai kāpēc jūs to darat mazāk nekā jūs patērējat to, tad bieži vien tas iemesls ir bailes no nosodījuma, kas ir šī naida runa, vai arī bailes no tā, ka mans viedoklis atšķirsies, kaut gan patiesībā tas ir arī tas brīnišķīgais, ka mūsu viedokļi atšķirās, un katram no mums ir taisnība. Un domājot par to, kā veicināt jauniešu iesaisti, lai viņi nebaidītos veidot saturu, es sapratu vienu. Vaina nav tajā, ka mums ir naida runa internetā, un vaina nav tajā, ka mēs satraucamies, ko par mums padomās. Vaina ir tajā, ka mēs varbūt līdz beigām nezinām, kas tad ir mans viedoklis, mans personīgais, un kas ir tāds iegūtais no sabiedrības. Jo bieži vien mēs patērējot saturu internetā, noticam visam, kas tur ir redzams. Mēs kritiski neizvērtējam to, un mēs tam sākam ticēt tā, it kā tā būtu mana patiesība. Mēs neizdomājamies par to, vai tas tiešām sakrīt manu vērtību un manu būtību. Veidojot savu saturu, ne tikai patērējot to, mēs varam vairāk stāstīt par to, kas jauniešiem ir aktuāls. Mēs varam vairāk uzzināt to patieso ikdienas dzīvi, kas jauniešiem ir. Un mēs varam vairāk saprast, kas tad ir aktuāls tieši jauniešu mērķa auditorijai, ne tādā līmenī, skolā, mājās un sabiedrībā, bet tādā skatījumā uz pasauli. Un kāpēc tas ir svarīgi? Jo dzīve mainās, un viss mainās tik ļoti strauji, ka mēs pat netiekam tam līdzi. Tāpēc mans novērojums par to, ka radīt saturu internetā ir aizvien sarežģītāk. Jo tas, kas ir aktuāls šodien, nebūs vairs aktuāls tik ļoti rīt. Un tas mans aicinājums ir negaidīt to rītdienu, jo rīt jau būs jārunā par citām lietām. Ir svarīgi jau sākt runāt šodien, nesoties to, kādu reakciju mēs varam sagaidīt tajā netik pozitīvajā iespējams komentāru sadaļā, bet domāt par to, kādi ir tie iegūmi tiem cilvēkiem, kas tiešām gaida
to informāciju tieši no jauniešiem. Jo tās sarunas, kas notiek ar aizslēgtām durvīm, vai tās sarunas, kas notiek kaut kādā draugu starpā, viņas nesasniedz lielu auditoriju. Bet mūsdienās, kad ir tik ļoti liela informācijas pārsātināta vide internetā, un ka tik ļoti daudz ir šīs viltotās informācijas, ir nenormāli svarīgi, lai autentisks saturs parādītos aizvien vairāk un vairāk. Bet, ja tomēr man stāstīties par to, ka radīt saturu ir svarīgi, tevi tomēr neuzrunā, jo es pilnīgi saprotu. Ir dažādi cilvēki, dažādas personības, un kaut kur mēs jūtamies ērti un varam tur nedaudz pārkāpt sevi, un kaut kur tomēr mēs saprotam, ka mēs vēlamies palikt backstage'ā. Tad digitālais aktīvisms nav tikai par satura veidošanu. Tas ir arī par iesaisti. Jau diezgan daudz runāju par to negatīvo iesaisti un negatīvajiem komentāriem, bet parunāsim nedaudz par pozitīvo beigās. Video sākumā es jautāju, vai viens komentārs, viens šērs, viens laiks var mainīt pasauli. Tad tā ir tā digitālā iesaiste, kas daudz ko var mainīt. Jo patiesi viens komentārs, viens klikšķis, viens šērs var ietekmēt ļoti daudzus procesus. Piemēram, arī digitālās aptaujas, kas ceļo interneta pasaulē katru dienu, noteikti katrs no jums, varbūt ne katru dienu, bet vismaz reizi mēnesī ir kādu aptauju saņēmis personīgi vai redzējis, ka tāda tiek veikta. Un jūs iesaistot šādās anketās var mainīt daudzus procesus. Arī viedokļu izpaušana par svarīgām tēmām var notikt digitāli, var notikt arī anonīmi, ja tomēr jūs baidaties izpaust savu personību. Piemēram, dažāda veida akcijas, kuros gan organizē paši jaunieši, vai arī kur vienkārši jaunieši iesaistās, ir pierādījums tam, ka digitālās platformas, sociālie tīkli ļoti daudzus procesus gan pātrina, gan arī veido tādus nozīmīgākus. Un ko es ar to domāju? Pat ja vienkāršākais pasākums vai akcija, kas tiek veidota kaut kur klātienē, viņa sasniedz konkrētu mērķu grupu, kas mums ir ieradies klātienē. Pieņemsim 100 cilvēki. Ja mēs šo akciju translējam, piemēram, tiešraidē, mūs iespējams jau redz 1000 cilvēki. Ja mēs piesaistam vēl vairāk sociālo tīklu platformas, digitālā satura veidotājus un cilvēkus, kas vienkārši to rāda pasaulē ārpus šīs fiziskās vietas, mēs sasniedzam vēl vairāk cilvēkus. Un tā ir arī tā interneta burvība, un tā ir arī tā sociālo tīklu burvība. Mēs savu ideju varam pasniegt un parādīt un pastāstīt daudz lielākai auditorijai. Dažreiz mums ir kāds projekts, kāda iespēja, kāds stāsts, kuru mēs varam pastāstīt saviem paziņām. Cik mēs cilvēkus pazīstam dzīvē? 100, 200, 300, varbūt 50. Bet mēs jūtam, ka tā tēma ir tik svarīga, ka to ir jāzina vairākiem cilvēkiem. Mēs varam iet uz ielas, kādam kaut ko teikt, un beigās paliksim dīvainīši. Mēs varam aiziet uz skolu un savākt visu skolu kopā un mēģināt pastāstīt, bet tas arī nebūs liels daudzums. Tāpēc mums ir šīs digitālās platformas, kurās mēs varam sasniegt neizmērojami lielu skaitu cilvēku. Un ne tikai no mūsu valsts, kas, man liekas, ir vēl brīnišķīgāk. Tāpēc digitālais aktīvisms ir ne tikai par to, lai jūs radītu vai patērētu saturu, bet lai arī jūs būtu kā lēmumu pieņēmēji, lai jūs varētu virzīt procesus tajos virzienos, kas jums ir izdevīgi, kas jums ir ērti, kas rada jūsu ikdienu kvalitatīvāku. Gan izsakot viedokli, gan piedaloties balsojumos, gan piedaloties akcijās, gan parakstot digitāli dažādas petīcijas, vai arī varbūt tieši jūs esat tie, kas uzsāk kādus jaunus procesus, un jūs meklējat savus līdzgaitniekus, kas jums palīdz radīt jaunas vietas, jaunas lokācijas, veidot jaunas telpas jauniešiem, varbūt vienkārši veidot jaunas komunas, kuras attieks līdzīgi domājošie. Manuprāt, digitālā vide, digitālais aktīvisms ir lielisks pilsoniskās līdzdalības veids. Tas ir kā tāds palīga rīks, kas ļoti daudz procesus mums var padarīt daudz ātrākus, ērtākus un izdevīgākus. Arī šis video, viņš var sasniegt 10 cilvēkus, 20 cilvēkus, bet viņš var sasniegt arī 5000 cilvēkus. Varbūt vēl vairāk. Tas, protams, ir atkarīgs no algoritmu un daudzām citām lietām, par ko mēs šodien tik daudz nerunāsim, bet stāsta morāla ir tāda, ka es ar vienu savu video varu ietekmēt ļoti daudz cilvēkus. Šajā mirklī jūs neredzat, bet aizkadrā ir 3 cilvēki, kas šajā mirklī dzird mani, bet realitātē mani var sadzirdēt vairāki tūkstoši. Un tas ir pateicoties mūsu digitālajām platformām.